lai visi redz jūs, tad es teikšu tagad, kā mums gāja. Ja? Jo gāja mums grūti, gāja mums smagi, gāja mums sarežģīti, dažkārt mūsu strīdi bija ļoti, ļoti asi. Bet man šķiet, ka tas pats grāmatas teksts ļāva mums tomēr nonākt pie tā gala risinājuma, kas apmierina mūs abus. Kāpēc mums gāja tik smagi? Tāpēc, ka šajā grāmatā mēs abi divi kopā mēģinājām apvienot bieži vien grūti apvienojumu. No vienas puses tā bija vēlme, lai teksts būtu ļoti vienkāršs, no otras puses tā bija vēlme, lai teksts būtu precīzs. Un abas šīs lietas bieži vien negāja kopā. Bet es ceru, ka rezultāts ir tās, ar kuru mēs esam laimīgi. Jā. To, ko Abšaloma kungs uzskata par strīdiem, ierīnas redaktors strīdiem neuzskata. Tā ir parasta komunikācija. Apierīna taktika, jo redaktors velk savu deķītu uz savu pusi, lai grāmata būtu interesanta, lai viņu pirktu. Un autors saka tā, kāpēc man kaut kas ir jāpārtais, kad piedzimst bērns, neviens viņam neprasa pārtaisīt ne acis, ne ausis. Un es domāju, ka tās mums bija lietiskas diskusijas. Paldies. Un noslēgumā es vēlētos pateikties grāmatas tapšanā, un Zana jau ļoti labi pārmeta ar tos valsts komunikācijas teorijā par tilta piezīmi, pārmeta to tiltu uz nākamo tēmu, un es vēlētos pateikties savai kundzei Kristīnei, jo īstenībā jau pie grāmatas ir vainojama manas jaunākās meitas piedzimšana, jo tad, kad nāca pasaulē Elza Aspazija Absalone, Raimons Briedis galvi, jā, Aspazija Absalone, tad bija milzīgs karstums, un mēs no tā karstuma beigām uz laukiem, un pēkšņi man radās gandrīz 2 mēneši pilnīgi brīva laika, un tā kā līdzi bija paķēries dators, tad nolēmu, kāpēc gan neuzrakstīt grāmatu, nu, lūk, un, protams, ir vismilzīgākie paldies Kristīnai par atbalstu, par iecietību un par pacietību. Lūdzu, Kristīna. Paldies jums par ilgajiem aplausiem, un līdz ar to manas runas ir beigušās, un es redzu, ka manu laboratoriju vadītāji ir sagatavojuši savas runas viens par otru. Līdz ar to, kā pirmo aicinu Kultūras akadēmijas rektoru Jāni Siliņu, kurš runās izdevniecības zvaigzne vārdā. Nevis par izdevniecības zvaigzne vārdā. Izdevniecības zvaigzne vārdā. Protams, es sapratu, man ir liels pagodinājums būt šeit Kultūras akadēmijas ir pastāv. Tiešām sirsnīgi sveicu tie, kas ir pirmo reizi ieradušies, un, protams, šī vieta ir saistīta ne tikai ar zirgu mīšanu, bet arī ar savu veidu runāšanu, vārdisku darbību, ķermenisku darbību. Un man kā izdevējām ir liels prieks, ka līdzās daudziem citiem autoriem, kas ir komunikācijā, arī kādās citās sfērās, šajā mums izdot jau tūkot no citām valodām, biežāk jau no angļu valodas kā parasti, kad ir arī savs autors parādījies, kas cerams, ja, spēs iepazīstināt arī cilvēkus, kā vajag sarunāties, ja, jo faktiski grāmatai latviski runājot būtu jāmanās sarunas kompetence, un kompetence būtu jātūko vēl sarunas prasmes, ja? Jā, tā kas ir latviešu vārds vispār. Ir, ja? Tāds sarunas prasmes. Un tas ir tikai ceļš, uz ko autori vajadzētu iet, un vēl jau vairāk tāpēc man kā izdevām liels pagodinājums, ka mēs iepriekš kāds gadus divus izdevām arī manas kādreizējās pedagoģijas, runas pedagoģijas Antonijas Apels grāmatu par pareizu runu. Ja, līdz ar to tas ir tāds otrā grāmata, un es ļoti ceru, ka mēs spēsim un lasītāji to runās un izdos arī nākotnē, un visi mēs tiešām no tā kaut ko iegūsim. Tā kā, lai jums ir labi, tas viss lasās.
iebilstams. Es biju koncentrējusies uz savu. Tad lūdzu, tad jūs runājat mērķa auditorijas vārdā. Man kā cilvēkam, kurš investē uzņēmumos, veidotos, lai tie būtu vajadzīgi, lai tos arī kāds vēlētos iegūt un attīstīt tālāk, šī grāmata liekas ļoti svarīga. Jo komunikācija uzņēmēja darbībā ir pati svarīgākā, lai varētu nopelnīt, lai varētu veidot visus tos sadarbības posmus ap sevi, lai uzņēmēja darbība, konkurence nebūtu tikai karošana, bet lai tā būtu sadarbība. Komunikācija uzņēmumā iekšīnē, komunikācija uz āru, komunikācija ar presi, ar sabiedrību, un tāpēc šī ir grāmata, kurā ir vērts investēt, tā ir arī investīcija jūsu zināšanām, jūsu spējai radīt un ražot. Grāmata, kura var celt Latvijas biznesa vidi, biznesa kultūru. Grāmata, kura arī aicina, darbojoties uzņēmējdarbībā un biznesā, neaizmirst par personisko saskarsmi, par saskarsmi ģimenē, draugu lokā, jo tikai saskarsmē, tādā, kas dod mums apmierinājumu, mēs varam būt radoši un ražīgi. Kā cilvēkam, kas ir iesaistīts investīcijās ražošanā, tas beigu teikums man būtu. Visos gadījumos tā debetām ir jāsakrīt ar kredītu, jābūt valsts. Izlasot grāmatas, paskatoties grāmatu nodaļas, beigu to izmantoto literatūras sarakstu. Man liekas, ka šo bilanci viss ir kārtībā. Lūdzu, mēs aicināsim Gunāru Sabulnieku teikt runu Kultūras akadēmijas vārdā. Mans papildinājums pie iepriekšējās. Man liekas ļoti svarīga cena. Šodien vērtā? Tāpēc ļoti svarīga šodien šī cena. Nu, kā Kultūras akadēmijas rektors. Man ir tāda ļoti dalīta sajūta. Pirmais, es esmu darbdevējs šim pilsonim. Otrais, es esmu uzaicinātais viesis, kam jāsaka labu vārdu par šo produktu, ko ir saražojis šis pilsonis. Man ir jautājums, kad viņš viņu saražojis? Viņš nesakās, ka viņš to darījis ir laukos kopā ar bērniem, bet man ir arī aizdoms, kas varbūt ir noticis ar darba laikā, par ko es viņam maksāju algu. Tur es varu saprast, vai debīs ar kredītu sakrīt, bet to līdz galā mans grāmatvedīgi. Par to otro daļu, par pašu grāmatu. Ļoti kulturāls iestādes vadītājs. Gribu teikt, ka pat grāmata ir diezgan tāds kulturāls produkts. Tāpēc es pārsteigts ne par to, ka ir radījis ar absolūts. Bet arī no estētiskā viedokļa ir teikt, ka viņš ir ļoti kulturāli un māksliniski augsts noformēts. Tāpēc, ko es gribu teikt? Cienījamie viesi. Paldies, ka esat šeit salasījušies. Varbūt, ka jūs arī izlasīsiet to grāmatu, jā? Varbūt, ka būs visam tam jēgas. Autoram, laiks rādīs, jā. Man ir ļoti žēl, ka grāmata iznāk šodien, tad, kad izglītības ministrs ir iesniedz demisijas. Mēs būtu tiešām iepirkuši, lai uzdāvinātu. Tas ir labs komunikācijas rezultāts. Varbūt tie ir draudi, kas viņam lika pieņemt pareizu lēmumu, jo es tā domāju, konkrētā ministram veidot attiecības un saprasties bija problēmas. Tas mans personīgais viedoklis. Man šķiet, ka manu 3 laboratoriju vadītāji tika galā ar savu uzdevumu ļoti labi.
Un mēs varam vēlreiz viņam aplaudēt. Komunikācija nebūtu pareizi, ja es neiedotu dāvām. Kā man mūsu redaktore Zanasiņkova teica, mēs bijām gudri, mēs pajautājām, kas respektīvi mēs komunicējam, kam vajadzētu būt dāvanām, bet ilustrēta arhitektūras vēsturi. Paldies. Jā, līdz ar to tā iepriecinošā ziņa ir tāda, ka svinīgā daļa, oficiālā daļa, runu daļa veiksmīgi ir beigusies, un līdz ar to es aicinu tagad visus uz glāzi šampanieša un kādu saldumu šeit pat blakus telpā. Visu atlikušo vakaru es būšu atrodams šeit priekšā, sēžot pie galda, ja kādam ir kaut kas sakāms, novēlējams, ieteicams, vai vienkārši vēlties saņemt autogrāfu, nāciet uz šeit, un ja kāds no jums atnesīs arī man glāzi šampaniešu, tik pateicīgs par to. Un noslēgumā, iespējams ļoti tipiski noslēguma vārdi grāmatu atvēršanas svētkos, lai jums viegli lasāt šī grāmata. Paldies jums!